Esiet sveicināti radio nemieru klausītāji, radio nemieras klausītāji, radio nemieru sociālo tīklu sekotāji. Mēs ar jums pārāk bieži, man liekas, jau sākam tikties, bet tas ir labi. Mēs tiekamies jau gandrīz katru nedēļu un tiekamies mēs, lai aprunātos ar vietējai mūzikai, vietējai alternatīvai kultūrai, svarīgiem cilvēkiem. Un šodien liels prieks pie mums viesos uzņemt cilvēku, par kuru ir daudz lasīts, kurš ir daudz klausīts, bet kurš ir ļoti maz redzēts pa šiem gadiem. Ģiris Laumans, jeb Lomiks, Hadila Rekords studijas, tēvs. Jā, labvakar. Prieks tev uzņemt šeit nemierā. Nemieram tu esi ļoti svarīgs. Tā iemesla dēļ kaut vai, ka pie mums spēlē ļoti bieži grupas, kuras tu esi rakstījis un raksti, ar kurām tu esi strādājis. Un nemieras rīko konkursu, Nemieru Blice. Tas kā reiz rītā ir nākamā kārta, un tur uzvarētājiem viena no balvām ir ieraksts pie tevis. Un es tikko tieši sociālajos tīklos pirms pāris dienām skatījos, ka mūsu pagājušā gada uzvarētāji, Aptiekas bērnu ansamblis, kā reiz sāk publicēt bildes, ka tikko ir bijuši pie tevis un izmantojuši šo rudenī saņemto balvu. Jā, mums bija lieliska nedēļas nogala. Albums ir tapis. Cik tur viņiem sanāca tā, kā es cerēju, jo tas, ko es cerēju un ko es viņiem stāstīju jau kopš viņi sapcīt piedalījās pirmajā, uzreiz kā mēs atklājām konkursu, pirmajā vakarā viņi kāpa uz skatuves, pārliecinoši uzvarēja, tālāk arī sekoja tikai pārliecinoši uzvaras, bet es viņiem jau no pirmā vakara teicu, ka tā balva ir nereāli laba. Tās 48 stundas, ja tu esi daudz maz gatavs, nevis daudz maz, bet ja tu esi gatavs, tad par to laiku pilnīgi noteikti var ierakstīt EP. Tā ir, vai ne? Jā, noteikti, jā, bet mēs ierakstījām albumu. Jūs ierakstāt veselu albumu, un tagad tik nāksies pagaidīt, kad viņš nonāks līdz mums un visiem pārējiem. Jā. Okay. Mums veicās necerēt labi. Lai gan nav droši vien vienkārši strādāt ar tik lielu kolektīvu skaitu ziņā. Aptiekas bērnu ansamblis, ja nekļūdos, tur ir 6 dalībnieki, 6 instrumenti. 7. Pagāj, cik bija? 7. Bet kas ir 7, ja tu strādājis ar tādiem ansambļiem, kā Oranžās brīvdienas augstiem viņus tā, kur vispār tajos laikos, vienos laikos bija kā, ka tur bija kaut kādi 12 dalībniekiem. Jā. Mums bija salīdzinoši ļoti viegla sesija, gribētu teikt, jo mēs rakstījām visu dzīvējām. Pilnīgi visu dzīvējām. Tā kā viss notiek tikai un vienīgi dzīvojā. Es pareizi saprotu, dzīve vienā piegājienā. Jā, tas viss tiek vienā telpā, vienā piegājienā. Piegājieni varbūt vairāk katrai dziesmai. Protams. Bet es domāju, šī bija grupa, kur šis piegājiens darbojās labi, jo ja mēs to sāk darīt tur pats, kā lai pasaka, atsevišķi tur viens instruments, otrs, tad tas varētu aizdot varbūt pat ļoti ilgu laiku, es domāju. Un ir kaut kādas, es domāju, grupas, kurām šis live variants ir, dzīvais variants ir daudz piemērotāks. Bet tu esi savā pieredzē droši rakstījis visos iespējamajos veidos, jo kaut vai tavai studijai, man liekas, tagad kaut kāds 21, 22 gadi. Tur es varu kļūdīties, bet vairāk kā 20 gan ir. 23? 21. Nē, 2001. es sāku. Jā, 23. Bet pirmos ierakstus pirms tu uztaisīji Hadila Rekords noteikti jau bija taisījis vēl pirms tam kādās citās telpās vai savās, varbūt vispār mājas studijā. Jā, dzīvoklī arī. Jā, kā uzreiz sākām spēlēt, tā es uzreiz mēģināju to arī ierakstīt. Man interesēja gan viens, gan arī muzicēšana, gan arī šis ierakstīšanas process, jo bija baigi interesanti dzirdēt, atskaņot to no malas un klausīties. Man aizrāva. Vispār tāda pirmā publiskā saskarme ar mūziku bija, es biju DJs skolā. Es spēlēju Dissens no kasetēm. Bet man liekas, lielai daļai tiem, kas aktīvi ir skolā jau sākuši, tas ir kaut kāda, es nezinu, tur kā tas sanāk, kaut kāda 8. 9. klase, kas tur pirmo reizi iemācās, kas ir XLR vats un tāds vats. Tajā laikā bija tikai piecinieki. Tu esi vēl bezmaz vai no Jelgava 94 laikiem, tikai no Valmieras 94. Jā, man bija 94. 15.
gadi. Vieni no tiem bīstamajiem gadiem, nu tie bīstamie kaut kādi 4 vismaz vīriešu mūžā, bet šitie 15 varētu 16 būt pirmie bīstamie. Jā. Man liekas, ka tagad vai tik nav tā, ka tavs dēls ir šajos tūlīt būs bīstamajos gados, un kāpēc es gribu pieminēt viņu, tāpēc, ka viņš ne tikai man, bet lielai daļai, ar ko es runāju, cilvēkiem ir, kad es runāju par jauno mūziku, ko gribētu, lai viņi izceļ, viņi tieši piemina grupu Mentem no Valmieras, un vai tik tur nespēlē arī tavs puikas, apmēram tajā gadā, kā tu biji toreiz? Jā, nu viņam jau ir, 15, viņš tur spēlēja ģitāru. Jā, bet tā, ka viņi sāka spēlēt, tad viņiem bija vispār tur 12, 13 apmēram, man tā liekas, ne? Jā. Ok, bet tā tad, protams, ka skolā tur tas vispār sākās, kur mēs visi sākam kaut ko, tur tās tehniskās lietas apgūt, pēc tam tur arī veidojas pirmās grupas pārsvarā, tur viņas veidojas, tur viņas pajūg, bet cik ilgu laiku pēc tam tu saprati, ka tomēr, ka tava lieta būs veikt šos te ierakstus, nevis pašam aktīvi muzicēt? Tas tāds, man liekas, stāsts, es nebiju tāds baigi labais muzicētājs īstenībā, un tad kaut kā, bet tā muzika ļoti interesēja, un es biju ļoti tāds tehnisks džeks, es gribētu teikt, un man vairāk padevās tās tehniskās lietas, un man liekas, caur to es atradu savu vietu mūzikā kaut kādā ziņā, jā, man tas vienkārši aizrāva, tas fiksēšanas moments. Jā. Bet kaut kādi ieraksti ir pieejami. Ne tikai kaut kādi, bet man liekas, vai tik tie nav pat albumi, kuros tu esi līdzdarbojies, kurus jūs izdevāt. Kurus es spēlēju? Jā, kurus tu spēlēji. ir YouTube. Ir YouTube, ir arī straumēšanas platformās. Jā. Kā jāmeklē jaunākiem klausītājiem, jo redzi, ja par mūziķiem teiktu, no šo mūziku ir uzauguši 2, 3, 4 paudzes, tad ar šo studijas cilvēku ir uzaugušas 2, 3 paudzes vismaz, kas ir braukušas rakstīties. Tas ir interesanti, jo es tagad saskaros, par cik mans dēls spēlē grupā, mēs rakstam ierakstus, un tā ir interesanti pieredze rakstīt savus bērnus. Man arī vecākam dēlam arī ir grupa. un man tagad studijā ir diezgan, es gribētu teikt, daudz, apgrozās jaunieši, un arī jaunās scēnas grupas brauc. Tā kā man ir tāds izskatās, ka tāds aplis apgājis tagad, un tagad viss sākas atkal no jauna, jo tās grupas, jaunās scēnas grupas, ko es rakstu, mēs spēlējam kaut ko līdzīgu tajā laikā, tieši tāpat, un tā kā tas tāds brīvos brīžos, tas tagad mazliet liek tā kā pareflektēt par kaut ko sevi, cik tad tas laiks ir pagājis. Bet tu runā tieši par tām Rīgas jaunās scēnas, tām panku grupām vai par jūsu vietējiem valmieriešiem? Gan vietējie, gan Rīgas. Jo es zinu, ka jums tur, es nezinu, vai šobrīd laikam, ka tas nav vairs aktīvi, bet tur arī bija cilvēki, jaunieši, tas pats Emīls no tavas māsas Nāsas un vēl dažādiem projektiem. Viņš arī bija uztaisījis studiju toreiz kaut kādas garāžās, ja nekļūdos, tā viņš man stāstīja. Jā, man ir gan Valmieras, gan Rīgas. Jā, tā kā, labi, grupa tavas māsas Nāsas ir tāda jaunā paudze, no Valmieras grupa Mentem ir, jaunā paudze. Jā. Viņiem pat uz koncertiem varētu būt sarežģīti braukt tādā ziņā, ka, tur klubām Depo, tad jāskatās, vai kādam citam klubam, uz kuru viņi brauc, tur viņiem... Man liekas, tagad tur viņi kaut kā atrisinājuši to problēmu, ka līdz 11. var nepilngadīgie. Tagad ir atļauts, jo tā problēma visos laikos bijusi. Man liekas, piemēram, Jānim Boļškam no Skyforgeriem arī citi grupas biedri bija tie, kas rakstīja atļaujas, tad, kad viņš pievienojās Santmonī pirms daudz gadiem. Bet ne par to, par Valmieras jaunajām grupām, kas jums jauns tur. Pēdējo es nezinu. Jo arī vecie vēl joprojām ir aktīvi. Tikko kā reizi es zinu, ka Getos Lobē pirms pāris dienām bija liels pasākums, piekdienu laikam. Jā, manam vecākam dēlam arī ir grupa. Tad vēl ir pāris grupas, man liekas. Es ar to saskaros tik, cik viņi jaunieši apgriezās pie maniem studijā. Viņi tur taisa mēģinājums citreiz, kad nav ierakstu, un tad tik daudz tā man saskarsme ir, un tad es mēģinu izdibināt, ko viņi tur dara, ko viņi spēlē, un ko viņi domā. Bet tu esi aktīvs koncertu apmeklētājs, jo man ir tāds priekšstats, ka
Tu un vēl daži tavi arodu brāļi vispār nepagūst iziet ārā gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka jūs visu laiku esat studijā, jūs visu laiku esat noslogoti, jo, ja mēs tā ieguglētu, es domāju, ka tavs vārds būtu viens no meklējumiem, ja mēs googlētu, tavs būtu viens no biežākajām, visvairāk atrastos ar tavu vārdu ierakstā, es kaut kā gribēju to noformulēt. Es vienkārši to daru ilgu laiku, es pieļauju tāpēc. Tas sakrājies. Vai es apmeklēju koncerts? Jā, tagad pēc Covid arvien es jūtu, kad es dodos uz koncertiem ar vairāk. Agrāk es arī daudz skaņoju koncertus, tad man nācās būt tur ļoti daudz koncertos. Tagad, es cenšos apmeklēt arī dažādas citu veidu koncertus, piemēram, klasiskās mūzikas koncertus. Un atklāt kaut ko vēl citu, izņemot rock mūziku, piemēram. Bet jā, es cenšos apmeklēt koncertus diezgan. Jo es zinu, ka agrāk tu kā koncertu tieši apskaņotājs darbojies, tajā laikā, kad vēl bija alternatīvās mūzikas festivāli, tur tu zvērā, kas man liekas, Fonofests. Tas bija, es zinu, ka tur tu braukā arī kā skaļotājs darbojies. Jā. Un THC, Tautas harmonijas centrs, lai nejūk kādam Valmierā. Tā bija vieta, un pēc tam, kā viņš tur pārsaucās, es aizmirsu, bet... vienalga, kā viņš tur pārsaucās, bet bija jums vieta. Tagad pēc tā Covid viss ir bišķiņ tāds apstājies, varbūt vairāk mazāk, bet pāris koncerti ir notikuši. Ko es ar to gribu pateikt, kad diezgan, Valmierā ar to, es domāju, ka Rīgā arī ar apmeklējumu koncertu ir kā ir, tad Valmierā tas ir vēl mazliet grūtāk, jo, ja mēs taisam tādu, lai koncerts izdotos, teiksim tā, arī finansiāli, tad ir jāaicina grupas, kuru nāk, piemēram, cilvēki, ja? Ja tās ir mazāk zināmas grupas, tad jau ir grūtāk, bet tagad, tā pašā laikā, ko es novēroju Valmierā, kad jaunieši organizē koncerts, kur ir, piemēram, daudz nāk tieši nepilngadīgie jaunieši, tas koncerts ir pilns, tā jaunā paudze aug. Ir varbūt tāds parāvums pa vidu bišķiņa, kad, es domāju, man vecuma cilvēki jau daudz mazāk apmeklē koncerts, ir ceļš Valmierā. Bet Rīgā tas var būt savādāk. Bet tām jaunajām grupām, kas šeit Rīgā ir ierakstījušas varbūt pirmo EP vai albumu un tagad plāno braukāt pa Latviju, uz Kurzemes pusi viņiem ir kur aizbraukt, bet Valmierā ir tādiem, piemēram, grupa Pauls Raimonds, jau beiguši darbību, bet, piemēram, tādi džeki kā viņi ar stipru alternatīvu mūziku, bet stipra alternatīva mūzika, pamatīga apņemšanās, kārtīga attieksme, bet vai viņiem būtu vieta, kas viņus vispār paņemtu pretī tieši Valmierā? Švaki. Švaki, jā, jo man šķiet, ka ja šī vieta tādā Valmierā, ar ko es ar to gribu arī pateikt, kad ir forši, kad šīs vietas, kas ir, kad viņas ir tomēr alternatīvas līdz galam, ka viņas ir kad viņas uztur entuziasti, tad tas viss griežās un notiek. Līdz ko tur parādās šis komerci elements, tā sākas vienmēr problēmas. Tā, man liekas, ir. Un man liekas, ka forši ir, ka tādām jaunām grupām, kā mums agrāk, kad mums bija Valmierā nepabeigtais debesskrāps, kas bija pilnīgi crazy alternatīva vieta, ja? Viņi visi darbojās, bet kā mēs uztaisījām vietu, kas bija mazliet legāli un komerci ievirs, tad tās lietas tā nedarbojās tik labi. Tas ir interesants fenomens kaut kādā ziņā. Tā kā man liekas, ka šī entuziasms, viņš tomēr viņam ir ļoti liela nozīme alternatīvajā skatuvē, es domāju. Bet Valmiera ir svarīgs punkts Latvijas alternatīvajā skatuvē jau gadus, cik mēs varam runāt par alternatīvo skatuvi, tik mums ir jāpiemina Valmiera, Cēsu puse, un prieks, ka tās grupas joprojām ir aktīvas, joprojām ne tikai sanāk varbūt uz koncertu reizi gadā, bet regulāri darbojas. Par to, vai regulāri ierakstās, tas droši vien tev jāprasa, bet viss ir kārtībā arī ar vecajiem. Es domāju, Geto Zloba, piemēram. Jā.
varētu jau vienmēr būt labāk. Bet... šķiet, ka es lielāko daļu dzīvoju laiku Valmierā, arī bišķiņ Rīgā, ja? Tad man vienmēr bijis tas, kad daudz cilvēku aizbrauc prom no Valmieras. Viņi izaug, un ja mēs pēc tam tagad paskatītos uz visu Rīgas scēnu, tad gandrīz vai katrā grupā kāds spēlē no Valmieras. Vai lielākoties grupas, kas darbojās Rīgā, viņas tomēr daudz dalībnieki ir ne-rīdzinieki. Un tas ir tas, kad šie cilvēki pārceļās dzīvot vairāk uz valsts centru nekā perifēriju. Jums pat teātris uz valsts centru pārvācās jau vairākus gadus. Tā kā jā. Bet... Jā, tas ir tādas, kā mēs sanākot reiz studijā smējamies, Valmiera ir ne īsti pilsēta, ne īsti lauki. Okay, par ierakstiem. Tu esi arī ļoti godalgots ierakstu mākslinieks. Es nezinu, kādas vēl balvas tu neesi saņēmis no vietām. Tev ir gan aptiekas gada balva, vismaz viena noteikti. Vismaz viena. Kas vēl portāls Alternatīva LV, es atceros, arī bija, man liekas, pasnieguši balvu tev vai vismaz teviem veidotiem ierakstiem. Viņi gan vairs nav īpaši aktīvi. Un arī zelta mikrofonu tu dabūji pirms pāris gadiem, kā jaunajā kategorijā, kas toreiz tika izveidota. Kas vēl tev? Mūža ieguldījums tev vēl ir palicis. Tas bija aptieka. Aptieka iedeva mūža ieguldījumu, bet tas jau bija sen. Tas bija, es nezinu, kaut kāds tāds 18. gads, kaut kas tāds. Jā. Es varbūt par to pateicīgs cilvēkiem, kas uzticās man un brauc veido ierakstus pie manīm. Es domāju, tas vairāk ir tāda sakritība, ja tu vari ierakstīt, nezinu, labas vietējās grupas, piemēram, ja viņi sadarbojas ar tevi, tad tas jau ir tāds, tas palīdz, tas veido to, tas jau, liekas tādu balvu bišķiņ par tādu inženieru darbu ir tāds bišķiņ, es nezinu, jo tā jau ir tā mūzika, kas izpelnās, man liekas, to. Ok, es viņai palīdzu nonākt līdz klausītājiem, ne, bet man liekas, ka vairāk tāds apbalvojums par... Apbalvojums par to, ka tu raksti un pēc tam apstrādāji. jā, man liekas, vairāk tāds. Mūzika nav sports, kur balvas, kurš labāks, kurš, man liekas, taču ir Tagad jaunajā scēnā, man liekas, ir kurš savādāks, ne? Tagad noteikti. Kurš alternatīvāks. Bet tā jau bija jābūt, un prieks, ka tas atgriežas, kad grupas tomēr domā, kurš savādāks, kurš alternatīvāks, jo varētu būt, ka arī tur bija tāds kritums kaut kur novērojams, ka vienā brīdī pavisam švakar to alternatīvo mūziku, liekas, ka palika, bet tagad viss ir atkal tagad viss atgriezies, tur bija 30 gadus apakaļ. Bet tu ne tikai alternatīvo mūziku raksti, lielākoties mēs redzam tavu vārdu ar dažādiem alternatīvās mūzikas māksliniekiem, populārākiem vai mazāk populāriem, bet es zinu, ka pie tevis brauc gandrīz visi žanri, varbūt ne akadēmiskā mūzika, lai gan varbūt. Jā, es strādājis gan ar šlāgeri, gan ar tautas mūziku. Es rakstījis viss neiedomājams, visādus sastāvus un instrumentus. Tas, laikam, tas ir tas, kas man tajā darbā aizrauja, kad ir ļoti bieži vien jāsastopās ar tādiem izaicinājumiem, piemēram, kā to piefiksēt, to skaņu ierakstīt, jo nevienmēr der viens un tas pats piegājiens, tāds standarta piegājiens visām, kad vajag variēt, un dažreiz ieraksts ir, kad visi rakstās kopā, dažreiz tur specifiski jāstrādā, tur jāierakst bungas, tad vispārējais, kā kurš, un kas skaņu inženieru darbā man ir aizrāvis, tas, kad es to arī pēc tomēr ilgiem gadiem es tā kā ļoti izprats, cik tomēr rakstīt tādu smagu roku, tas ir viena lieta, bet ierakstīt kaut ko citu, tas ir pilnīgi citādāk, un šīs pieejas var būt ļoti atšķirīgas, un man šķiet, es esmu uzķēris šo piegājienu vairākām lietām, nevis tikai, kas kaut kādā ziņā man palīdz šodien strādājot
būt ļoti fleksiblam tādā ziņā, kad es varu pielietot kaut ko varbūt kaut kādā žanra ierakstā, kaut ko no kāda cita, kaut ko, rast interesantus tehniskus risinājumus, citreiz kaut kā šķietam tādām sarežģītām lietām, jā. Tā, tad, bet ir tāds vēl mīts, vai ne mīts, bet pirms kāda laika tā runāja, ka viss jau ir forši braucot pie tevis, bet problēma ir tā, ka baigi ilgi jāgaida rindās, ka tev tie grafiki ir aizņemti, tāpat kā visiem pārējiem mūsu alternatīvās mūzikas rakstītājiem, kaut kādiem 2 vēl bez tevis, es gribētu pieminēt, Kārlis Šteimans, kas ieraksta tos, kurus neieraksti tu, un tagad arī Valērijas Černēs, kurš arī ieraksta tos, kurus neieraksti tu, bet tā lielmi jūs trietā turat gan metālu, gan alternatīvo, gan roku. Gan arī vēl Fominu. Jā, es kaut kā ziņā, tas man ir bijis brīdis studijā, kad mans dēls atvēra, man ir elektroniskais kalendārs, kompī vai ne, kurš man sasinhronizēts, un viņš sēžot vienkārši sāk skatīties uz atpakaļ. Un viņš atvēra kaut kādu 2016. 15. gadu, un tur nebija gandrīz nevienas brīvas dienas. Es tā skatījos, tagad domāju, kāds bija iespējams, kā es varēju tādā brīdī strādāt, un tad es saskāros arī ar savā ziņā ar izdegšanas sindromu, un tas Covid bija kādā ziņā ļoti pateicīgs brīdis manā kaut kādā darbībā studijā, jo pienāca tā diena, kad viss ir pabeigts, kad viss ir beidzies. Var sākt no jauna visu. Un tad tajā Covidā es izdarīju daudz par to domāju, kā es attīstīju, ko es darīšu uz priekšdienām un kā. Un tad tas varbūt ir tas, ka tu nevari ierakstīt visus ierakstus, vai ne arī, varbūt rakstīt mazāk, bet vairāk pievērsties tam, ko tu ieraksti, cik tu to labi izdari vai kaut kā pārskatīt to darbību, lai nav tā, ka tev ir tā studija rezervēta pusgadu uz priekšu, un tad tu raksti, nepadomā par to, ka tu to samiksēsi. Vienkārši mācīšanās organizēt, jo tas darbs studijā parasti ir viļņveidīgi. Tev, piemēram, var būt ļoti maz darba, un tad pēkšņi sakrīt ļoti daudz, vai arī mums tā kultūra arī, tu ieraksti jāplāno, tu saplāno, piemēram, kad tu ierakstīsi, kad tu samiksēsi. Jo tad bieži vien grupām sanāk tas, kad ir albuma prezentācija, bet disku tā vēl nav. Bieži vien grupām sanāk tā, ka viņi vispirms sarunā intervijas dažādos mēdījos un tikai pēc tam paprasa, vai vispār tas ir reāli to dziesmu līdz tam pabeigt. Tāda problēma arī ir. Bet es gribēju jautāt, cik tagad, bieži tev sanāk reizes, pieņemsim, gadā, ka tu vari teikt, ka tagad kalendārs ir izpildīts un tagad darbi ir pabeigti. Man liekas, sanāk 4. Nē, man liekas, ka tagad atkal ir tas ieslēdzies tomēr, ka tu kā pabeidz jau vienu projektu, tā jau tev ir jau iesākts kāds cits, un viņi tā kā pamīšus tā tomēr iet. Bet es ļoti beidzamā laikā cenšos piedomāt pie tā, cik daudz strādāju, lai man būtu atpūta, jo arī vecums nenāk viens. Es sapratu to, ka ja es pietiekoši daudz atpūšos, es eju ar pilnīgi citādāku sajūtu studijā. Es gaidu to, kad es tur tikšu, un tad, kad es esmu tajā sajūtā, kad es gaidu, kad es tikšu rakstīt un darīt to, tad tur tā deva ir pilnīgi citādāk. Es redzēju, bet tur gan es neatceros, cik es sen to redzēju, bet es redzēju, ka tev studija piedzīvoja arī tādas lielas, viens vizuāls pārmaiņas, bet otrs arī skaņas ziņā, tev tur bija tādi palieli darbi. Tas jau bija... Tagad, kurš gads sanāk? 18. Mēs pabeidzām, es uzbūvēju garažiņai piebūvi, vēl vienu garažu klāt. Jā, tādā ziņā mēs, man liekas, Latvijā varam lepoties ar to, ka mēs uzbūvējām bungu telpu, kas ir akustiski dizainēta, un viņi sev ir ļoti labi pierāda ikdienas darbos. Arī tas, ka manā studijā ir ne tikai kontrolas telpa vai viena telpa, vai mums ir 3 telpas. Kontrolas telpa un vēl 2 atsevišķas, kad grupa var spēlēt dzīvējā, kas gan tagad beidzamā laikā notiek ļoti reti. Kad var rakstīt rock grupu dzīvējā, kad bungas ir vienā telpā, ģitāristi otrā telpā, bet beidzamos gados tas notiek ļoti reti. Jo arī kādā ziņā varbūt tas
tas ierakstu veidošanas process ir bišķiņ mainījies līdz ar tehnoloģiju ienākšanu. Bet es jūtos ļoti studijā ērti, kad man ir kad man ir cilvēki, kas saprot no skaņas, man ir gan live rooms, gan dead rooms. Man ir abas šīs vides, kas ir ļoti ļauj izvērsties ierakstu procesā. Pietiekami daudz vietas, lai paliktu arī, teiksim, uztaisīt 3-4 dienu radošo nometni? Jā, tas ir beidzamā laikā diezgan izplatīts arī studijas pielietojums. Kad cilvēki atbrauc, kad mēs jau agrāk smējāmies, mēs gribējām taisīt studijai reklāmu. Mums būtu sauklis pilna servisa ierakstu studija Valmierā. Mums ir arī pirts. Jums ir viss, bet redz, laikiem ejot, laikiem mainoties. Tu teici, ka aizvien retāk tev varbūt ir tā nepieciešamība rakstīt rock grupu, kas ir bungas vienā telpā. Tas tā, savukārt laikam ejot, aizvien vairāk un vairāk var izdarīt paši, sarakstīt paši, nopirkt paši, un tās iespējas šobrīd ir tik lielas kā nekad, un mazākas viņas vairs nekad nepaliks. Jā, un tas arī bija mans apsvērums, kad es attīstīju studiju. Es diezgan sekoju līdz tam, kas notiek pasaulē, un tad mans tāds apsvērums bija tāds, kad es uztaisīšu kaut ko tādu, ko mājās nevar. Un tā ir šī lielā telpa ar 5 metru augstiem griestiem, kas ir dizainēta akustiski, kuras protams, var uzlikt bungu kompjūteru vai nevis kaut ko, bet šai telpai viņai piemīt tomēr ļoti raksturs. Ja bundzinieks ir ļoti profesionāls, ne profesionāls, bet spēlē pārvalda savu instrumentu, tad šis rezultāts ir diezgan apbrīnojams un var panākt ļoti tādu īstu skanējumu, dzīvu. Bet tas ir arī nenoliedzami, tas ir tāds melnais caurums, kur var sagāzt visu pasaules naudu, kas ir sakrāta, jo studijā tur taču visu laiku var kaut ko vēl, varbūt ko vēl, un tā kā galīgi vairs nav ko, tad vēl, es nezinu. Jā, bet arī ejot, attīstoties kā skaņu inženierim, man ir savs tagad, es varētu teikt tā, man ir par šiem gadiem nodefinējies tāds rīku komplekts, ko es tomēr lietoju, un man viss ir samazināts drīzāk tagad, lai ir lietas, kuras es tiešām lietoju, kuras es pārzinu, es zinu, ko viņas dara. Es arī tāpēc nepārstāju eksperimentēt un visu kaut ko darīt, bet ir šis lietu kopums, kas ir gadu gaidā sevi pierādījis. Un man bija tāds studijā likums, ja lieta kaut kāda tiek nopirkt un viņa pēc tam netiek lietota gadu, tad viņu pārdod, jo viņa tad neatrod savu pielietojumu studijā. Un šajā tādā posmā, kurš atrodos tagad, man ir tāds setups, kas man ļoti apmierina, un es nedomāju, ka es baigi gribu ieguldīt vēl tur kaut ko. Es labāk tagad ieguldu savā atpūtā, kad man ir labs mentālais steits, kad es varu forši ņemties. Tie tūļu daudzums ir pietiekoši. Tā, vēl mums noteikti jāparunājas ir par tu vispār apjaut to daudzumu, ko tu esi sarakstījis. Nē, es pirms sarunas nācu, es domāju, ir tādi pāris cilvēki dzīvē, kuriem baigi viss ir kārtībā. Viens no tiem ir Guntars Račs, viņš ir sarakstījis ļoti daudz dziesmas. Viņš ir ļoti daudz dziesmām autors. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas īpaši var neuztraukties un pāris reizes gadā kaut ko atļauties sev nopirkt, ko vēlās. Es domāju par autoru atlīdzībām un tā, bet tu jau arī esi sastrādājis ar tik daudz ierakstiem un akās laipās, tad viss tas ir reģistrēts. Tas, kas skaidrs, ka tu pats to neesi varbūt sev reģistrējis, bet tur tu vari apskatīties un varbūt esi skatījies, cik ierakstiem vai māksliniekiem pretī stāv tavs vārds, tu nezini. Nē, es nezinu. Kaut kad mēs kaut kādu vienreiz sēdējām, kaut kādu sarakstu mēģināju salikt, bet uz 20 gadu, kas studijā apritēja 20 gadu, es mēģināju salikt, bija ļoti daudz šie mākslinieki. Bet, kā Račs droši vien nejūtos. Tādā ziņā, kad ir pāris tie cilvēki, kas ir stāvējuši pie tik daudz kompozīcijām klāt. Okay. Es domāju, ka es neesmu vienīgais Latvijā, kurš ir tik daudz ierakstījis muzonu.
Tev ir kaut kāda arī noteikuma, kas grupām ir jāziņo. Es nesaukšu vārdā tās studijas un tos rakstītājus, bet zinu, ka citiem ir, piemēram, dažādi noteikumi, ka pie manis jāierodās ar, pieņemsim, tur jaunām bungu vālītēm vai kaut kas tāds, savādāk ieraksts nevar būt. Un es saprotu arī viņus, kam ir šādi noteikumi, jo tas jau viss gal galā ir visa kopējā labuma vārdā, vai tev tur viss tā krietni vienkāršāk, brīvāk? Man ir salīdzinoši brīvi, jo bungu valītes, es nevaru cilvēkam teikt, kādas bungu valītes tu gribi, ar kurām tev ir ērti, ar tām tu spēlē. Un, protams, kaut kādi, man nav tādi noteikumi, jo lielākoties mēs sazvanamies pirms ieraksta un izrunājam kaut kādas lietas. Un, vienmēr, ja es grupu nezinu, es gribu dzirdēt demo, lai es saprotu, ar ko man būs darīšana. Man patīk izaicinājumi. Es viņus pieņemu vienmēr. Jā, tas man dod tādu why not? Okay, kas ir pēdējo dažu gadu laikā lielākie tie izaicinājumi tieši rakstīšanas ziņā? Kādi, es nezinu, instrumenti vai kolektīvi? Vai? Vienmēr, kā man kāds uzdod šo jautājumu, tā es visu aizmirstu, kas ir bijuši man izaicinājumi. Noteikti izaicinājumi bijuši, kad atsūta kaut ko miksēt, kas ir ierakstīts kaut kur. Un tad es miksēju. Es miksēju vienu dienu un otru dienu, tad es skatos, kas tur sanāk. Bieži vien ir pārsteigts, ko ar tehnoloģiju palīdzību, un to var tomēr izdarīt. Ko es esmu rakstījis? Interesants instruments. 14 koklis. 14 koklis vienlaicīgi, jā. Okay. Kas vēl? Šis man viss pazuda, ko es esmu darījis. Ka vienmēr kāds uzprasa, kas ir tagad interesantākā grupa, ko tu esi ierakstījis, es arī aizmirstu. Bija interesanti pieredze strādāt ar saviem bērniem. Es domāju, ka tā ir pieredze, kas negadās bieži cilvēkiem. Un tas ir, man liekas, šī pagājušā gada highlights. Mans tāds tā kā lielākais bija, kad mēs rakstām Mentem albumu. Un es atklāju daudz lietas strādāt studijā, jo mums nebija laika ierobežojums. Mēs vienkārši noliekam, mēs šonadēļ rakstam ierakstu. Un es sapratu, cik man ir vieglāk strādāt, ka man nav nekāda ierobežojuma. Ka mums tas, kas sanāks, tas mums sanāks. Un arī, cik svarīgi ir studijā, to beidzamā laikā es esmu ļoti izjūtu to, kad sāks kaut kāda spriedzoma, mums vēl jāpaspēj ir vēl šī dziesma ierakstīt, jo beigsies laiks, tad tāda šī enerģija, kas ienāk studijā līdz ar tādu, viņa ļoti galīgi nepalīdz ierakstam. Jo rakstoties ka mums ir studija pāri pagalmam, kur mēs varam aiziet, tagad rakstam, vai mēs ierakstam vienu dziesmu, kas ir grūta, mēs viņai veltam 2-3 stundas, mēs viņu ierakstam, mēs saprotam, ka šodien mēs vairāk taču neko negribam rakstīt. Mēs nerakstam, kad ir šis tomēr kaut kā, ka nevis, ir tāds konvejers, tu ierodies no rīta un tu raksti līdz vakaram visu caur dienu. Man liekas, ka tāds pieejams īsti nepalīdz tādā mūzikā, kur tiešām ir izpildījums, ir svarīgs. Jā, kad varbūt citreiz ir jāvalda soliņam visa diena. Vienkārši dabūjot skaņu, tad feelings, tu viņu ieraksti. Bet es arī saprotu, šeit ir kaut kādā veidā Latvijā dzīvojot, ka tev tas brīvais laiks ir maz, tad mēs mēģinām saspiest, un tad es vienmēr mēģinu pierunāt grupas uz to, ka mēs ierakstam labāk mazāk dziesmu, bet foršāk nekā tā kvantitāte. Jā, un tā bija pagājušajā gadā man tāda vislielākā pieredze, kas man ir likusi daudz ko pārdomāt un par to, kā es rakstu ierakstus un kā es strādāju ar grupām un cik liela loma tomēr var būt mana loma iedrošināts, palīdzēt, neuztraukties studijā, palīdzēt, cik skaņu inženieris tomēr spēja daudz, ne pat būt kā producents, bet vienkārši kā cilvēks, kurš uzņem mākslinieks un ieraksta.
Es nepiefiksēju, godīgi sakot, tas albums iznāca vai neiznāca. Nu, mēs vēl esam beidzamie štrihi. Un tad viss ir kārtībā. Ja savādāk, ja viņš būtu iznācis, es nebūtu piefiksējis, tad tas gan būtu neērti. Nu, gan jau es iepastēšu prezentācijas koncertu plakāti. Tad jau... Bet ir jau apmēram zinām kaut kādu laiku, ka šis te ieraksts iznāks. Nu, apmēram tā. Nu, noteikti līdz pavasarim viņš iznāks. Noteikti, jā. Un tu pieminēji, ka šis ieraksts īpaši, viena no tām lietām, ar ko viņš īpaši, ka tu nebija nekādā veidā ierobežots. Nedz laikā, nedz arī no malas tavas idejas netika ierobežotas. Bet, jā, man liekas, ka bieži vien varētu būt, ka grupa ierodās. Es neesmu bijis ierakstu studijās un neko rakstījis, bet es tā iztēlojos, viņi ierodas un saka, večuk, tu esi tik pieredzējis, viss tavās rokās un dari tā, kā tu redzi, un mums vispār viss patiks un sataisi. Un tad, kad tu sataisi, tad sāk nākt, mūsdienās tai varētu būt voice message, tie arī tik kaitnoši, ka sūta tos ierakstītus, bet kad sāk nākt, bet šitien, man liekas, tas, un tad tev 5 minūtes atsūt šos te labojums cilvēki, kuri varbūt pirms, nedēļas 2 tev pateica, ka mēs tev uzticamies, tā, ka dari visu. Nē, drīzāk šeit mēs saskaramies ar to, kad grupa atbrauc studijā, viņiem ir bijis tikai mēģinājumi. Viņi atbrauc studijā, mēs uztaisam ierakstu, un tad, kad ir samiksēts, tad sākas producēšana. Te varbūt nevajag to, pēc miksa jau, tad varbūt te nevajag to, te varbūt vajag šito. Kad ir šis, šī kultūra šeit Latvijā jau tomēr ir klibo, jo ir vajadzīgs šis process, pirms tu dodies uz studiju, tev vajag, ir forši, ka tagad viss ir pieejams tehnoloģija. Jo tās grupas, kuras mēģina savus mēģinājumus ierakstīt un darbojās ar šo tehnoloģiju, viņām ieraksts sanāk daudz labāk, jo viņi jau ir to procesu apčamdījuši, viņi jau apmēram saprot, kas kā un notiek. Un tādā veidā tas rezultāts ir labāks, ja tu, tik cik tu ieguldi pats, kā mūziķis, kā grupa, cik viņi velta laiku, sagatavojās un pēta, un tas strādā ar to savu materiālu. Tik atbraucot uz studiju, tā studija, piemēram, var iedot šo rezultātu vai kaut kādu tai mūzikai palīdz vēl skanēt, varbūt labāk izklausīties, ja jau tur tas darbs ir ieguldīts. Bet ja tas viss tiek darīts studijā uz vietas, tas viss tomēr to procesu bišķiņ atsēdina. Tā. Mēs tur mazliet pieskārāmies, bet ne līdz galam neizrunājām. Redz, tagad var ieraksts, mēs runājam par to, ka tagad ieraksts var ļoti vienkārši paši taisīt, tās pašas grupas, aizvien vairāk veido savas, pirmkārt jau mēģinājumu telpas, kuras tad lēnām pārāk pa tādām nelielām savu vajadzību ierakstu studijām, aizvien vairāk rock grupas, alternatīvās mūzikas grupas to dara. Protams, tās, kuras ir nedaudz varbūt tās pieredzējušākas, tādi džekam ir 30 plus gadi pilnīgi noteikti, bet tev nāk strādāt arī ar tiem, kas brauc pašus pirmos ierakstus taisīt un no tiem vajag prasīt, ka viņi tur būtu ierakstījuši. Drīzāk, es gribētu teikt arī vēl par pieredzi, ko es iegūstu studijā, strādājot ar jauniešiem, tādiem 18 gadniekiem. Man ļoti šis process tā kā aizrāva un kādā ziņā var saprast, ka tu paliec vecāks, cik tu paliec ierobežots. Tādi jaunieši, 18 gadīgi, viņiem nav tādi ierobežojumi. Piemēram, man ir bijis pieredze tāda, kad es miksēju to dziesmu, es uzlieku efektu, un jaunietis saka, fucking, kas tas tāds? Tas neesmu es. Savukārt cilvēks, kuram ir 30, tad cik gadiem, zin kā klausies, tev vajag kaut kādu efektu. Es negribu dzirdēt sevi. Un tā ir interesanta lieta, ko es esmu tā kā piedzīvojis studijā, kad jaunieši viņi atļaujās būt vairāk paši, un kādā ziņā es to ļoti novērtēju, un man tas aizrauja, un tas palīdz man vairāk būt jaunākam nekā vecam un pareizam, varbūt kādā ziņā. Jā, bet līdz ar šo vieglo ierakstīšanas procesu arī pa lielam mūzika Latvijā arī paliek vairāk, jā? Es to novērojis vai nē? Jo, grūti pateikt, ka viņi noteikti, viņi vairāk paliek, mēs viņu vairāk redzam, kurš vienkārši pateicoties internetam un visiem pārējiem tur sastopamajām lietām, visiem sastīkliem, visu pārējo, tāpēc mēs viņu redzam vairāk, bet viņi tā globāli paliek vairāk, tomēr tu esi rakstījis to 20 pāri gadus. Ko tā pēc savas paliek, jā, ritīgi? Ir pieejami, cik Rīgā ir mūzikas instrumentu veikali, ir visādi, man bērni apmeklēja Yamahas mūzikas skolu, man liekas, katrā lielākajā pilsētā, kur var iet
tev nav jāiet mūzikas skolā, bet tu vari iet mācīties bungas, spēlēt tur ģitāru. Un grupu ir ļoti daudz, es gribētu teikt. Ar katru gadu viņas paliek arvien vairāk. Bet laba mūzika, kā vienmēr, viņa ir proporcionāli nemainās. Nu, bet mūzikas mērķis tomēr ir vienot cilvēks, ballīt. Jā, bet tas, kas ir laba mūzika, tas savukārt bieži vien šķeļ cilvēku. Jā. Bet tev jau nāk saskarties lielākoties tikai ar labo mūziku, vai ne? Es domāju, savā darbā, vai ne? Nevajag ar visādi. Ar visādi saskarties. Man bija, būtiski pāris nedēļas apakaļ, es rakstīju ļoti, ļoti pieredzējuši un zinām grupu Latvijā, es nesaukšu vārdos. Un pēc tam es rakstīju nākamajā nedēļā pilnīgi nepieredzējuši un galīgi jauni. Es sastapos ar pilnīgi divām šīm galējībām, kur ir ļoti... Un pēc visu šī secināju, ka es jūtos amazing abos šajos ierakstos. Man aizrāva abi. Man liekas, ka tas ir vairāk būtisks lieta. Jo es atrodu tādu interesanti strādāt ar ļoti pieredzējušiem, kur mēs esam kopā daudz strādājuši, mēs saprotamies no pusvārdu. Un tad strādā ar jauniešiem, kas ir pirmoreiz studijā, patiešām pirmoreiz. Un arī tajā procesā es biju pēc tam happy, tādā ziņā, kad es viņu pabeidzu visu, jo mēs ierakstījām tik daudz dziesmu. Tā noteikti ir viena no laimes atslēgām. Viena no laimes atslēgām varētu būt, es domāju, tie kontrasti un cilvēki, kas viņus izbauda un dzīvo maksimāli ilgi, atļaujas dzīvot kontrastos. Ar tiem arī viss būs kārtībā. Gan pilīs, jā, gan man liekas, būtiņās. ka man patīk man aizrauj tas studijā, tas man liek celties un iet uz turien, kad ir šie kontrasti. Un arī stilu ziņā tev var būt tur tāds baigais, tur tāds muzoniņš un tad why not? Vēl par Nemieru Blici mēs pieminēju, ka mums rītā ir sanācis pasakot līdzi, kas mums te notiek, jo tu esi mūsu patrons. Okay. Īstenībā nē, es neesmu, nav bijis tā kā, bet es viņus tad iepazīstu, tas, kas atbrauc pie manīm. Tad es viņus iepazīstu pa īstam. Jā, bet labi, mēs sarunas sākumā pieminējām aptiekas bērnu ansambli, kas bija tikko uzvarētāji, bet iepriekšējais gads, kas tur bija, tev man jāatgādina, kas tur uzvarēja un kas tur... Man liekas, ka iepriekšējais gads nebija pie manīm. Ja, man liekas, bija pauzīt. Jo bija iepriekš... Jā, tie gadi bija šis gads atkal būs pie tevīm. Ok, tad es pačekošu, kas tur notiek. Rītā Radio Nemierā klausies. Radio Nemieras ir radiostacija, viena no tām radiostacijām, kurā tev mūzika daudz skan. Okay. Tagad liels prieks arī par Radio SVH, ka vismaz viņi pāris dziesmas atskaņo vietējās. Rock dziesmas ir iekļāvuši savā mūzikas rotācijā, par to ir liels prieks, bet visādi citādi tā aina, man liekas, diezgan bēdīgi ir ar alternatīvo mūziku un radiostacijām. Jā, man liekas, tas grūti pateikt, kāpēc tas tā ir, jo kāpēc mēs neklausāmies paši savu mūziku. Bet tu daudz klausies pats savu mūziku, pats vietējo, es domāju. Man nav. Nē, es domāju vietējo tādā ziņā savu. Man nāks to darīt, man ir grupas, kas man ļoti uzrunā, piemēram, Židrūns un Tesa un Sound Arcades. Citreiz ir tā, ka es pabeidzu ierakstu, man tas vēl griežās manā playlistē kādu laiciņu. Jā, patērēju vietējo mūziku. Es domāju par to, cik bieži, es domāju tieši par sevi, es ar mūziķiem sastrādājos bišķi savādāk, es vairāk tur kādas vizualizācijas dziesmām taisu, un cik bieži es vispār gribu vēl redzēt to, ko es esmu uztaisījis, vai cik ilgam laikam ir jāpaiet drīzāk tā pēc tam, ka tu to esi pabeidzis, līdz tam, ka, varētu šito pastīties, un tad to, un tad, reku, te man tāds bet tev nav tādi brīži, ka tu taisi retrospekciju.
Nē, nu ir, bet tie pārsvarā saistās, ka es vispār taisu retrospekcijas, teiksim tā. Okay. Es apsēju, jā, nu tad jā, bet tāda ir, bet bieži vien ir, jā, nu tu pabeidz to darbu un nav tā, ka tu uzreiz gribētu skatīties, forši, kur tas mākslinieks viesojas televīzijā, kur viņi rāda galīgi. Nē, nu man ir līdzīgi, ir kaut kādi ieraksti, kurus es pēc tam negribu klausīties, un ir kaut kādi, kur pēc tam man skan vienkārši, kurus es gribu atkal un atkal paklausīties. Vai citreiz ir interesanti. Tu iekāp mašīnā, iedarbini, un sāk skanēt dziesmu, domā, kur es šito esmu dzirdējis? Šito mēs rakstījām. Tie brīži ir diezgan patīkami. Nu, nepatīkami, viņi ir tādi, vai arī ieeji, vai es nezinu, tu aizbrauc uz kaut kādu ballīti kaut kur, un tur skan visi trako pie dziesmas, kur tu esi ierakstījis, piemēram. Vai ej pa lielveikalu ar iepirkumu maisiem? Nē, lielveikalos es nedzirdu savu muzonu, jo tur viņi nespēlē to muzonu, ko es ierakstu lielākoties. Lielākoties, bet tur arī ir zinām izņēmumi, ir bijuši. Varbūt mazāki lielveikali, tā es viņus sauktu. Kur var varbūt es esmu maz lielveikalos. Okay. Kad esi Rīgā, dod mums ziņu, nāc ciemos pie mums uz Nemieru. Koncerts šeit notiek aktīvi, un par to ir jāsaka liels paldies visiem, kas pieliek savu roku pie tā, lai tas notiktu, un tie cilvēki nav mazums. Liels paldies, ka tie var notikt šeit. Mēs tev gaidīsim ciemos, un es ceru, ka turpināsim veiksmīgo sadarbību arī Nemiera Blicē 2029 un 39 un 45, un sūtīsim grupas uz Valmieru, uz studiju, par kuru klīst daudzas leģendas, bet, kā tu arī kaut kur esi teicis, ja tavs studijas sienas spētu runāt. Es tieši tādu iedomājos, jā, ja man studijas sienas spētu runāt. Bet tā nav vienīgā studija, es domāju, kuras sienas ir runāta. Tur būtu īstenībā ir nožēlojamas tās studijas, kuras sienām nebūtu ko pateikt. Jā. Tādas arī ir. Tādas arī ir, gan jau, jā. Bet tādas, tās, kuras var pateikt, tās ir gan Dāva, gan kaut vai Ingus Baušņieka dzīvoklis, es domāju, varētu daudz izstāstīt. Man liekas, ka tā studija, jā, kad viņi ir, man studija nav mainījusi vietu, viņi ir kā tur bijusi tajā garažā, tā viņi ir no 2001. gada, un man liekas, tas veidojies un audzis, un tur piebūvē kaut ko, un atkal tur, un tas, man liekas, iedod kaut kādā brīdī tādu, Tad vēlēsim tev studijai vēl tikpat un vēl tikpat gadus, gaidīsim grupas Mentem albumu, jā. Tas būs pilna izmēra albums, maz albums, kas tas būs? Pilns, 35 minūtes vairāk. Tas jau ir pietiekami pilns mūsdienām, kad tās minūtes paliek aizvien mazākas un kaut vai vienkārši dziesmas īsākas, bet gaidīsim to. Gaidīsim Nemiera Blices uzvarētājs, sūtīsim atkal pie tevis. Gaidīsim arī Aptiekas bēru ansambļa ierakstu. Jā. Super, mēs tev sakam lielu paldies un paldies. Un tiekamies vēl labākos laikos.